Bērni sporta klasē dienu sāk ar fiziskām aktivitātēm, pēc tam brokasto un tālāk seko mācību process, kā jebkurā citā vispār izglītojošā skolā. Savukārt pēc stundām 3 reizes nedēļā bērniem ir vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības. Siguldas pilsētas vidusskolas sporta skolotāja ir pārliecināta, ka papildus sportiskās aktivitātes veicina bērnu disciplīnu un uzlabo veselību. Šie bērni ir ļoti organizēti, ļoti ātri prot pārkārtoties no vienas darbības uz otru. Mācībās atšķirās. Un es kā sporta skolotāja, kas māca arī citās klasēs, varu salīdzināt un var teikt, ka arī sportā viņi mācās labāk. Ja arī kāds bērns saslima, tad viņš ātrāk beidz slimot kā citās klasēs, un šajā klasē bērni slimoja mazāk. Pirmajā šī gada sporta nodarbībā audzēkņi sportoja kopā ar olimpiešiem Tomasu Dukuru, Kristapu Mauriņu un citiem ziemas sporta veidu pārstāvjiem. Nodarbības bērniem notiek rotaļu veidā, atbilstoši vecumam, attīstot visu ķermeņa muskulatūru. Kurā klasē tu mācīsies šogad? Otrajā. Tātad tu pagājušajā gadā jau arī sportoji šajā sporta klasē. Jā. Un kā tev patīk? Patīk Ļoti sportot? patīk. Kas visvairāk patīk? Skriet. Vai gaidīji jau visu vasaras brīvlaiku, kad varēsi pasportot atkal? Jā. Jā. Un ko tu šodien darīji? Mēs skrējām un spēles spēlējām. Vai patīk šodien ar lielajiem sportistiem kopā? Jā, ļoti. Un kas visvairāk patīk šodien? Spēles. Specializētā klase paredzēta bērniem no 1. līdz 6. klasei, un sporta nodarbību vadīšanā iesaistās arī profesionāli sportisti. Olimpietis, skeletonists Tomas Dukurs uzsver, ka sportiskās aktivitātes ir ļoti vajadzīgas, lai bērns būtu fiziski vesels. Man jau liekas, ka tā doma ir ļoti apsveicama, jo pie mūsu tā dzīves ritma, un arī tām tehnoloģijām, ka bērni tik daudz laika pavada nevis ārā, bet mājā, ļoti labi, ka viņi papildus kustās. Nav pat svarīgi, ko viņi dara, galvenais kustās un attīstās. Un es domāju, viņi no tā tik iegūst, jo vairāk fizkultūras, jo labāk. Arī vasaras brīvlaikā sporta klases audzēkņi piedalās sporta nometnēs, lai pierastu pie sporta veidu dažādības un lai veicinātu sadarbības prasmes starp vienaudžiem. Bijām nometnēs ar 2. klasīti, viņiem bija jūnijā dienas nometnīte un augustā tagad bija diennakts nometnīte Limbažos. Tā kā es domāju, ka viņi jau sāk saprast, ko tas nozīmē, viņiem tas patīk. Un ja arī nebūs visi sportisti, bet tad viņi zinās, ko nozīmē veselīgs dzīvesveids un turpinās to arī savās ģimenēs. Lai šie bērni arī turpmāk varētu pilnvērtīgi attīstīties un izkopt kādu no sporta veidiem arī profesionāli, sākot ar septembri uzsākta Siguldas sporta kompleksa būvniecība blakus Siguldas pilsētas vidusskolai. Kompleksa projekts paredzēts 2 stāvos. Pirmajā stāvā būs ierīkota sporta zāle un peldbaseins, taču 2. stāvs paredzēts vieglatlētikas un fitnesa sektoram. Komplekss ir ļoti iztrūkstoša lieta Siguldai, Siguldas novadam šobrīd tāds, kādu mēs viņu būvējam, jo sporta kompleksā būs vēl līdz šim Siguldā nebijusi lieta baseins, arī ļoti kvalitatīva sporta zāle, kurēs arī notikt attiecīgi līmeņa sporta sacensības. Ļoti svarīgi ir pieminēt, ka fitnes un smagatlētikas aprīkojuma zāles 2. stāvā un arī tāds skrejceliņš vai, kā sakam, tāds manēžas viens posms. Pēc vairāku gadu plānošanas un projekta saskaņošanas valsts institūcijās šā gada maijā noslēgts sporta kompleksa būvniecības un projektēšanas līgums. Komplekss paredzēts Siguldas novada sportistiem kā treniņu vieta sportisko sasniegumu uzlabošanai. Valstī tas ir ļoti svarīgi, ka šāda infrastruktūra top, un valstī, protams, ir svarīgi, ka aug veseli bērni, vesela sabiedrība, un ka mēs investējam naudu, lai tā veselība būtu, nevis investējam naudu, lai jau glābtu, tad, kad tā veselība vairs nav. Tas ir ļoti svarīgi, un Siguldai atbilstoši Siguldas novada teritorijas un iedzīvotāju skaita lielumam, viņi ir adekvāti, precīzi un iztrūkstoši šobrīd aprēķināti, un tas ir ļoti pareizs lēmums. Valstiski tas ir ļoti pareizs lēmums. Kopējās projekta izmaksas paredzētas 8,3 miljonu apmērā un būvniecību plānots pabeigt gada laikā.